No 2027. gada Valsts aizsardzības dienests attieksies arī uz jauniešiem diasporā, bet jau tagad dienestam var pieteikties brīvprātīgi. Šodien viesojamies Lielvārdē, gaisa spēku bāzē, kur Valsts aizsardzības dienestam brīvprātīgi pieteicās jaunietis no diasporas. Un klātienē iepazīsimies ar dienesta apstākļiem. No 2027. gada uz diasporas jauniešiem arī attieksies Valsts aizsardzības dienests. Tagad, tā kā Aleks ir pieteikušies brīvprātīgi, diasporas virsorganizācijas ir ļoti atbalstošas šim likumam, un arī šeit ir viesojušās, cik es zinu. Tajā pašā laikā tieši tie, uz kuriem tas attiecās, nav tik optimistiski. Mums bija aptauja pirms kāda laika, un tad trešdaļa ir pilnīgi pret, un savukārt 41% bija, kad ja tas ir brīvprātīgi. Jūs esat šeit, jums jau ir otrais iesaukums Valsts aizsardzības dienestā. Kas būtu tas labais, tas pozitīvais, ko pateikt tiem jauniešiem, viņu vecākiem, kāpēc ir forši dienēt un ir ceļš gaisa spēkos? Pirmkārt, runājot par tām lietām, kas tiek iemācītas pamatapmācības laikā, tā ir tie pirmie 3 mēneši. Tā ir tādas vienkāršas lietas no sadzīves, tā disciplīna, kaut kāda struktūra, dienas struktūra, kas ir jāievēro, kas mūsdienās ļoti daudziem jauniešiem pietrūkst. Un es domāju, tā ir viena no pozitīvākajām lietām, neskaitot to militāro pusi. Tā ir sevis cieņa, disciplīna, veselības uzturēšana, attieksme pret fiziskajām lietām, sportu, visu pārējo, kas mūsdienās jauniešiem ir ļoti svarīgi. Runājot par to, ko viņi iemācās gaisa spēkos, mums gaisa spēkos ir izstrādāta ļoti, manuprāt, oriģināla un laba programma. Pēc pamatapmācības viņiem ir iespēja, karavīriem ir iespēja mācīties dažādas specializācijas. Tas ir visos Valsts aizsardzības dienestos, bet, manuprāt, gaisa spēkos šeit ir jāizmanto mazliet vairāk loģiskā domāšana, zināšanas, pieeja lietām no cita skatu punkta, kas varbūt citur nav tik ļoti piekopta citās vienībās. Ja parunā arī ar karavīriem, tās lietas, ko viņi mācās šeit, 11 mēnešu laikā, ir tādas visaptverošas lietas. Ja. Tad mazliet vairāk jāzina, mazliet vairāk jāmācās. Ir arī iespēja pielietot praksē visas zināšanas, kas tiek iegūtas. Tāpēc es domāju, ka mūsu karavīriem tā ikdiena šeit ir tikai pozitīva un ar ļoti paliekošām sekām. Kā jūs tiktu galā, vai ko jūs darīt, ja atbraucas jaunietis, kuram ir švaka tā latviešu valoda? Noteikti ir jāsaprot daļa latviešu valodas, bet ja ir kaut kādas problēmas, tās ātri tiek izlīdzinātas. Katram kursantam, jauniesauktiem karavīram tiek panākts, sarunvalodā sakot, panākts pretī tādās lietās, lai apmācība būtu pēc iespējas pozitīvāka un produktīvāka. Tu Valsts aizsardzības dienestam pieteicies brīvprātīgi, un tas, cik es zinu, tad arī ir tā iespēja izvēlēties, kur dienēt. Tad es pareizi saprotu, ka tu šos gaisa spēkus tad pats izvēlējies. Jā, tieši tā. Mums pagaidām ir iespēja vai nu sauszemes spēkos dienēt, vai nu gaisa spēkos. Es zinu, ka ir plāni uz jūras spēkiem, tad, ja ir intereses jauniešiem tur doties. Bet pagaidām ir sauszemes spēku un gaisa spēku, un pats izvēlējos gaisa spēkus. Kā ar to pieteikšanos? Tas ir grūti, viegli? Es neteiktu, ka grūti. Internetā visu viegli var izdarīt, un mūsdienas jaunieši zina, to visu pārzina ļoti labi. Ir kaut kas citādāk, nekā tu biji domājis, vai kas tev visvairāk pārsteidz? Īsti nē, bet pamatapmācībā bija fiziski un mentāli dažos posmos grūti, bet to es biju sagaidījis. Es zināju, ka tā būs, un tika tam cauri. Nav noslēpums, ka diasporā jaunieši uz to obligāto, kas būs no 27. gada, nav baigi optimistiskie. Ko tu viņiem varētu pateikt? Kādi tev te ir ieguvumi? Es teiktu pieredzi. Man liekas,
ļoti laba iespēja ar jauniešiem dienēt šeit. Un ar šo pieredzi pēc tam var iet dzīvē. Un varbūt tu atrodi kaut ko, kas tev patīk, un tu turpini dienēt šeit. Vai nu tu ej citur uz citiem darbiem, un tev ir CV, tu vari likt to, ka tu esi bijis armijā. Vai tu pats atradi jau, ko tu darīsi tālāk šeit? Es vēl apsveru domu palikt šeit vai atgriezties Irijā, bet es gribu saistīt savu dzīvi ar armiju. Kāda ir tā ikdiena, vai jums ir brīvdienas? Nu jā, es teiktu, striktāk bija pamatapmācības laikā. Sākumā, kad atbrauc, ir 3 mēneši, ka tu noved pamatapmācībā, un tur ir tā, ka tu nezini, ko tu sagaidīsi. Un katru rītu ir apskates, un gulta ir jāklāj smuki, un jāskovās arī katru dienu. Bet tagad, kad mēs esam sadalīti pa apakšvienībām, ir, nav tik strikti vairāk. Zini, nav jāskovās katru dienu, to nepārbauda, nav rīta apskats. Brīvdienas cik bieži? Mums nedēļas nogalēs brīvs. Telefonu var lietot? Jā, var. Cik tālu tas nav valsts noslēpums, tu vari pastāstīt, ko tu apgūsti, ko tu šeit dari? Es mācos par radaru sistēmas operatoru, un ko mēs darām, mēs vērojam gaisa telpas, un pēc tam šo informāciju mēs nododam pretgaisa sistēmas operatoriem, tad viņi domā, ko darīt ar šo mērķi. Kas tev pats interesantākais šķiet dienestā? Es teiktu, savs darbs. Man liekas, apgūt radaru sistēmu ir ļoti interesanti. Arī kaut kas man interesē. Tas ir tā kā flight radars, bet profesionālāks. Un kādi ir tie lielākie izaicinājumi, vai kas tas tāds negaidītākais, vai tas pats grūtākais, kas tev bija? Es teiktu, marši. Man liekas, visiem marši bija grūti. Un tīpaši man, es nebiju gaidījis, ka būs tik daudz un tāda distance un tāds svars. Un nebija gatavs pats, bet ar laiku tu pierodi un tu uztrenē savu izturību. Maršs ir ar 3-dienieci, kad tu ej noteiktu distanci ar noteiktu svaru un noteiktā laikā. Un tu mēģini iekļauties tajā laikā. Un tas ir mainoties tempiem, skrienot, pēc tam ātri ejot un tad atkal skrienot. Ja kāds vēlas arī brīvprātīgi pieteikties, tev ir kādi ieteikumi, kādi padomi? Es teiktu, uzlabot sevi fiziski pirms pieteikšanās un būt gatavi mentāli to visu izturēt, bet es teiktu, tā ir ļoti laba iespēja jauniešiem, kur pēc tam vai nezinu, ko darīt dzīvē, viņi var pieteikties vai vienkārši izbaudīt kaut ko jaunu un pēc tam ar šo pieredzi iet dzīvē. Meitenes arī diena? Tieši tā, jā. Un tas biedriskums un draudzība, tas ir mūsdienās Latvijas armijā. Nav tādu ārpus reglamentu kaut kādu notikumi. Nē, es teiktu, mikroklimats kazarmās starp visiem ir ļoti labs. Mēs esam ļoti draudzīgi un viens otru motivējam uz priekšu. Kāpēc jāpiesakās brīvprātīgi? Manuprāt, jaunieti mūsdienās tas ir ļoti labs izaicinājums, neskaitot visas garantijas, ko valsts aizsardzības dienas nodrošina pēc tam. Es domāju, arī parunājot ar iepriekšējiem kursantiem, tas ir tāds ļoti iespaidīgs piedzīvojums visādā ziņā, gan militāra pieredze, gan dažāda cita pieredze. Pieņemsim, kā viens no galvenajiem punktiem, ko es varētu uzsvērt, ja pieņemsim, mēs skatāmies uz to, ka mūsdienās jaunieši kļūst arvien
antisociālāki, tad šeit tas ātri tiek izdzīts ārā. Tāpēc, ka ir jāmāk strādāt komandā, ir jāmāk strādāt, dzīvot, darīt pamatlietas, kā iet dušā, gulēt kopā vienā telpā. Tas viss sākās no pašiem sīkumiem. Un, tas ir dažreiz pat lielāks izaicinājums kā pašas militārās lietas un prasības. Un, ja to pārvar, manuprāt, arī pēc 11 mēnešiem, ja jaunietis izdomā, ka viņš nevēlas palikt dienestā, tā ir lieta, ko tu paņem tālāk dzīvē. Ar ko tu esi iemācījies, kur tev ir pieredze, un tas noteikti noder arī citās darba sfērās vai studijās vai arī kaut kur citur. Es domāju, tas pozitīvākais, jā, kāpēc būtu jāpiesakās un jā. Aleksis pieteicās brīvprātīgi no īrijas, vai viņš ir tieši tāds pats kā visi citi, vai bija kaut kādas nianses, kam vairāk jāpievērš uzmanība? Runājot par konkrēto kursantu, bijušo kursantu, tagad jau kareivi Šneideru, ir tā, ka, teikšu godīgi, mēs pat sākumā nav redzama atšķirība. Viņš tik ļoti labi iekļāvās, sevi parādīja. Tāds amizants gadījums, kad mēs sapratām, ka viņš ir no īrijas, tad, kad mēs ieraudzījām viņa telefonu numuru, kad viņš uzrakstīs. Tas bija tāds brīdis, kad mēs sapratām, ka varbūt jāpajautā, no kurienes tu nāc, jā. Bet noteikti es domāju, viņš pats arī piekrīt, ka tas nesagādāja problēmas. Tas bija tieši motivators citiem, varbūt arī, kas dzīvo ārzemēs. Un jā, ļoti labi sevi parādīja pašlaikā.